Rīgas brīvosta otro gadu pēc kārtas ir vadošā Baltijas valstu osta. Atskatoties uz pērno gadu, jāsacina, ka pārkrauto kravu apjoma rādītāji Rīgas brīvostā ir vērtējumi kā pozitīvi un realizētie attīstības un ostas infrastruktūras uzlabošanas projekti ļauj optimistiski raudzīties arī uz 2014. gadu. Analizējot datus par 2013. gadu, secināts, ka Rīgas osta apkalpo 25,4% tirgus daļas starp Baltijas valstu ostām, un jau otro gadu pēc kārtas ir vadošā Baltijas valstu osta. Vērtējot kravu apgrozījumu Rīgas brīvostā, ģenerāla kravu segmentā pārkrauts 6,8 miljonu tonu kravu, kas ir par 2% vairāk kā pērn. Kravu apgrozījums visbūtiskāk samazinājies lejamkravām, jo kopš gada sākuma ar vienu samazinājies pārkrauto naftas produktu apjoms. 2013. gadā ostā kopā apkalpoti 838 tūkstoši pasažieru, kas salīdzinājumā ar pārskata periodu 2012. gadā ir par 2,8% vairāk. Savukārt kruīzu pasažieru skaits ir samazinājies par 19,4%. Investīciju aktivitāte ostā arī vērtējama kā augsta. 2013. gada nogalē Rīgas ostā tika pabeigta beramo minerālu mēslu pārkraušanas un īslaicīgās uzglabāšanas termināļa Riga Fertilizer termināla būvniecība. 2014. gadā plānots nodot eksploatācijā arī beramkravu pārkraušanas terminālu Riga Bulk terminālu. Tāpat ir iegūts finansējums infrastruktūras attīstības projekta realizēšanai, ostas aktivitāšu pārcelšanai no Rīgas pilsētas centra uz Krievu salas ziemeļdaļu. Rīgas osta mērķtiecīgi uzlabo ostas tehnisko ekipējumu, vispirms izveidojot velkoņu floti, tagad ir iegādājusies arī jaunu Igaunijā būvētu loču kuģi Dina. Kopumā vērtējot Rīgas brīvostas darbību 2013. gada 11 mēnešos, var secināt, ka tie ir vieni no labākajiem Rīgas ostas pastāvēšanas vēsturē, un nelielais kritums, kas redzams atsevišķās kravu grupās, saistīts ar 2012. gada 1. mēnešu augstajiem kravu apgrozījuma rādījumiem, kurus ietekmē energoresursu pieprasījumu cikliskums, kas 2012. gada sākumā bija sasniedzis tā augstāko punktu. Šobrīd rādītāji ir nostabilizējušies un kopējais kravu apgrozījums ostā atgriežas iepriekšējā gada augstajā līmenī. Arī Baltijas valstu ostu vidū saglabājot līderes pozīciju, kas situācijā, kad Krievija novirza kravas uz savām ostām, vēlreiz apliecina Rīgas ostas konkurētspēju.